vienalga, nekur tur nepaskatīs. Sanāk, kā ar preigalojam sapot visu, iegriež ārā. Nu, protams, augstais ūdens arī, tur ir ietilps. Neko viņi atkal, mēs jau tos klipšus likām ciet, jo, nu jā, kaut ties viņi ir atklituši vaļā. Un te jau viens jau atkal vaļā jau. Jā, un nekur. Jāmainās stiprinājumam. Jā. Jāpārliek trasi īstenībā. Nu, tāds arī darbs būs. Jā. Bāzīgs. Nu, nekas vienkārši izslēdzot ārā, jāpārliek sagatavot savienojumus un vienkārši lodīt iekšā un pārslēgties. Tas būtu dienas sagatava īstenībā, ja? 2 dienas kaut kur stiprinājums un 1 diena ir pārkausēšana, ja? Bet, protams, ir interesē, vai kas veids šo darbu, varbūt tur ir garantija, pat mums nevajag iesaistīties. Nē, tik garantija 2 gadi jau sen beigusi. Nē, nav. Kā reiz vēl nav. Jo tie darbi tika darīti kaut kad marts, aprīlis. Un tad jāskatās, es nezinu. Jā, to mums vajag. Jā, tāpēc mēs arī tā. Ar Vestoli mēs vienkārši uzrakstīsim, ja Vestoli, ja viņam ir, tad oficiāli atbildi, ka nav tur, piemēram, garantijas laiks ir beidzies vai nu kā, lai tālāk rīkoties. Nu, tas ir būtu oficiāli, vienalga, tas ir iespēja mājai, nu, vismaz kaut ko dabūt. Labi, tas ir... Viņi maksimums uzliks papildu stiprinājumus un viss attiecīgi vietās visu. Viņi nepārtaisīs jebkurā gadījumā. Domā, tā ir? Jā. Tas ir būvnieks, ja kaut kāds? Es nezinu, jāskatās, kas ir taisīs, to mēs nevaram zināt. Ja ir iecertnis, tad jā, neko nepadarīs, ja? Redzam, ka šeit ir... Nu, kausējums ir, ka... Nu, šeit ir vēl labs, jā, bet citas vietas ir, redzam, te ir kausējums, varbūt tās arī var būt nedrošs, jā, bet pagaidām turā. Artur, ot šitais, nu, kā viņš sauc šitais te, viņš pirmīt visu laiku tecēja. Ot tagad interesanti, ko viņš netek vairāk? Jo pirmīt ritīgi tecēja ar Karstam ūdenim ir tā, ka viņš varbūt ar kādu laiku vienkārši aizrusē un vienkārši stūties iekšā. Nu, tāds viņš ir. Tek pil, pēc tam tāds rusums parādās un viņš vienkārši sevi ar tiem delviem tā kā sakausē. Tā ir. tā, un šitais te bija, ot tas, rekur, ritīgi var redzēt šito, kad te jau, nu, Augstam ūdenim, jā. labāk neskārties klāt. Mainat visu apakšējo sadalu un visu. Jā. Nav citu variantu, jā. Šitais jāmaina. Tā. Nu, jāskaitot pievādi arī. Nu, No ir saskaitīt. skaitītā arī jāmaina visu. Jā, skaitīt, jā. Labi. Nedrīkst atcīmēt iepriekš, bet notikrināju. Jā, tas ir saceros. Aleksandrs Profīls vēl tur kaut kāds darbs tika koregējis, jā, par tiem stiprināšiem kanalizācijas caurumus. Diezgan jautri, labi, nav nekādas lielas problēmas, viss ir uztaisīts. Jā. Nu, redziet, jā, ir tāda problēma, ka tiem venteļiem viņi švākāk nekā parasti. Līdz ar to ir nomaini noteikti būs nepieciešama pilnība, ja? Tādā posmā šeit vēl. Nu, arī viņi taisījuši. Nu, tas ir tā. Tas ir kompensators. Jā, kompensators uz tādu atolu. Nu, ir, protams, kaut kāds ir, ja citreiz skaties, nu, domāju, nu, labi, ir tā, mākslinieki ir mūsu dzīve, nu, mēs redzam, ka šeit ir jau veidojies, jā. Jau tak tur, jā. Un ar šiem te apkuris, ko tiem, jo no viena tādā stāvoklī te kaut kas ir pamainīts kaut kur un kaut kur nav. Teoretiski vajadzēja skaitīt, saskaitīt cik.
Un kad apkura beidzās. Pavasarī, jā. Ja. Vasaras laikā šitie tie ir. Jāskatās viņu jānomaina. Tāpēc, ka viņš nestrādā. Viņš jau ir nolasījis, ka jau ir norūsējis tā, ka viņš ir Nē, salūzis. jā, tas bezjēdzīgi. Šitais tas pats, ko tas nestāvēt. Jābūt tur tādam arī Šeit korķītam. teoretiski normāli, tad caurula šeit kaut kur jāpievienojas. Šī te ir. Bet nav tā, ka te parādīsies vēl vairāk problēmas. Nē, parasti Tas nav. pagaidām tur, jā. Varbūt būs kaut kur. Tad jāskatās. Bet šitām vietām taču jābūt izolētām arī. Šiem te. Protams. Neviens nekur nav izolācijas šeit. Nē, nu labi, šeit viņi nomainījuši. Nu, ārvārdies kā tā laika. Tur kaut kur es arī redzēju jaunas. Varbūt 23% jauni. Bet principā šitiem visiem jābūt. Jā. Lep enerģija. Jā. Tas ventiļu nomaiņa. Viņam taču ir kaut kāds apjoms, ka viņam ir jāsagatavo. Nav. Nav? Līguma nav nekas rakstīts. Pilnīgi. Tukšs, jā? Par katru viņi papildu maksā ārpus katras darbs. Un tur, teiksim, 80 eiriķi. Jā. Vidēja cena. Nu jā, kas ir... Par tādu. Sastāvēšanai. Viņš neko nepadarīs, es saprotu. Šeit nomainīja. Viņi ir ielikuši, bet arī uz ģēpes, jā? Jā, tas ir tā. Nu, es saprotu, ka nevar nokontrolēt viņus, bet mēs arī mēģināsim tādu sīkumu, jo mums tagad ir mums jāuzlabo. Un šeit ir tādas lietas, ka bez skaitītāji ir kaut kāds izlauga jau augsta ūdeni. Es nezinu, vai viņš ir jā, es domāju, kaut kā viņus būs vienalga nomainis kārtā, vienkārši viņus neizmantot. Tas jau tāpat kā kādreiz bija laistīšana. Viņš likvidē visu. Tas, ko 70. gados taisīt, tas ir viens. Nu, un principā karstējiem ūdenim vajadzēja normālu izolāciju. Nevajag sildīt. Jā. Tas nav izolācija, tas ir tā. Tā ir pretkondensāta. Dekorācija. Kondensātniece, jā, tas nav To augstiem var likt. tā. Polizolācija. Kādi bija doma tās te kastītes salikt, jo viņas mums te ir tādas vairākas? Nezinu. Ugundzēšana. Nu, tas kaut kas tāds. Varbūt. Bet vienalga, tas ir kasti jānopērk, jāpistiprina un cauri tāda izvēle. Nu, tāds interesants pasākums. Ir tā, Viņas kādas 5 mums ir šitādas te. Visu pagrabu. Kurš tā līdz, kam tas ir domāts. Nu, re, kur ir, mēs jau uztaisījām, jums ir jābūt tai tām, ir pagājuši gadu ieslīgtas, tas ir karsta ūdens T3, T4 renovācijas darbi pagrabā, kur ir gan izolācija, gan ir arī ventili, ja? Gan arī stiprinājumi, kas ir paligmāti. Nu, uz to mēs ejam, bet tagad gribam saprast, ko mēs varam vēl pa garantiju dabūt. Nu, lai novalkam strīpu, kur tad ir tie darbi beigušies, kas ir darīti. Jo viņas taisīja kaut kad marts, aprīlis. Un tagad martā, aprīlī būs tie 2 gadi. Jo tur bija kaut kāda doma, kad varētu pat arī stāvvadus mainīt. Tad mēs to apturējām un nolēmām, ka mēs taisam 13. Pēc tās atbildes, ja nebūtu kaut kādas garantijas iespējas, Un tad ja? viņi- Jebkurā gadījumā, varbūt kas tas attiecas, vienalga jāapstiprina. tur Ja ir papildus iespējas, tad ieliks kaut ko tajās viņš taču vietās uzlabos. un viss neko vairāk. Ja jūs laižat lejā, tad tam nav nozīmes nekādas. Dubults darbs tikai sanāks. Jā, šeit redzam, ka vienalga tur treigavu jāgriež ārā, jo viņš ir tecējis. Mēs redzam, ka ir kaķis. Un šitie visi ir norauti tad arī. Jā, un tas taču ir... Tā kā mēs kustināsim sistēmu, es domāju, var tie savienojumi arī kaut kur, cerams, ka nebūs. Nu, paredziet, jā, vairāk, ka ja jūs mainīsiet, kad, Ir paredzēts, ir caurviļu kaut kāds garums ar mufēm un vispārējo, tas ir.
Nav tā kā... Kaut kas tak? Nē, tā ir kanalizācija. Okay. Tas ir karstais, jā? Šitas smieklīgi. Nu, tas te arī tak, jā. Viss šitie. Tā. Tā. Opa. Nav to maz dievs. Kas te? Kaut dievu tāds. Nē, 3 Tev ir, jā. Un tur tam caurumam taču ir kaut kam jābūt arī ar kaut ko aizpildītam, vai ne? Tieši tā, tas ir mūsu darbs, atzīšos, ja tas ir, vajadzētu viņu no apakšas, tur labi augšā ir betonēts, pēc pieprasījuma. To būs jāšpaktavē. Nu, ar tiem darbiem kopumā mums to jādara. Es jau brīdināju, ka tas nav. Tur caurums līdz Jā, tur ar putām muguri kroši. Jā. Nu, tas vajag ar jāvu arī. Protams, jā. tā lai smukisties tagad. Jā. Tagad pēc standartiem viss to jādara. To būs jāveic. Tā, jūs kaut ko ieraugat vēl, kas mums ir mājniekiem jāzina, jo mēs jau arī visu nezinām. Nezinām, kā vajag īstenībā būt. Tas, ka te ik pa brīdim kaut... Reku ir ūdens šļācies, viss siena nošļakstīt un tam līdzīgi, teiksim, tas pamatiem kaut ko nav skādējis, nav kaut kas tāds. Jā, tā. Nu, te var redzēt, kad viņas tur balstās tās cauruvas, ko redzēt, kā viņas tur īsti, kur tur turās, kur neturās, kur visi tie stiprinājumi ir vaļā, var redzēt tur tālumā tagad. Atlikuši un kā mums pareizi tos darbus secību pareizi uztaisīt. Pa priekšu tie šķūnīši būtu varbūt jāizvāc ārā, lai var tos pārējos darbus tā kvalitatīvi pabeigt vai kā īsti. Kā to citur organizē? Vienkārši saliek stiprinājums un pēc tam demontē šķūnīši, ja viņi tiešām ir strādi. Tā, šeit mums ir tāds dīvains pieslēgums, ka mums no padomju laikiem tāda kaimiņu māja pieslēgta. Tas tā normāli? Jā, bloks lietotais. Ļoti daudz, kur tāda situācija ir ļoti daudzās mājās. Tad viņam nav jābūt kaut kā arī nostiprinātam kaut kā. Pēc tam tur cauri vadu šeit mainās, mums jāstiprina viņu būs, jo tas būs cits cauri vads. Viņš droši vien arī ies kaut kur. Gan jau par šitādā līmenī kaut kur te. Jā, vai no sienas, skatāties, ja tas ir jāskatās vai no šeit. Tas būs pavisam, viņš ir pārtaisīts būs, tas ir mezglis. Teorētiski jau var izmantot jau esošos konsoles un piestiprināt viņu. Jā, bet kā šis pagarinājumus līmestiem. Jā, nu, tas varētu, bet viņš ir uz to pusi. Man liekas, tas ir fināli, tur var skatīties, kur viņš iet cauri. Jā, pie šīs sienas ir iespējams, jā? Principā pie šīs varētu uztaisīt, tad arī konsoles var izmantot. Te ir kaut kas ritīgi tecējis, tā ka izskauta bedre. Noteikti tas ir kanalizācijas cauri, jā? Ne ūdeni pret kamuts to. Nu, reku uz savu svaru praktiski, jā. Nē, tas gals, tas vispār karājās pats uz savu svaru. Jā, nu šeit ir, mēs redzam, ka ir stiprinājums vienkārši, pazaudēja savu iespēju.
Galvenais, lai neparlūst viņš varētu. Šeit ar mums ir mufe. Tā kā būs tu jādara, lai pagarinātu to kalpošanas garumu līdz galām. Jānis, un tas vienīgais varbūt Jā, mums nav skaidrs, kas tas tāds ir par krustenisko. Citurniekiem kaut ko jā. Slepnieki. Slepnieki, jā. Normāls pieslēgums. Viņi nomainīja turgaitu ratgaitu. Aha. Nezinu, kāpēc. Kaut kāda doma. Varbūt bija nepareizi pieslēgts. Tur Dažas mājas ir. Tāda? Augšā, jā. Nu, Tas varētu būt... kur jābūt turgaitai, iet atgaita, daudz mājas ir. Bet, tā... Šeit ir uzlums, jā. Un diametrs arī. Sašaurinās, līdz ar to arī sistēma taču vajag plūsmu. Tas ir ļoti svarīgi, starp citu ir kastabudeni, lai viņš būtu visi vertikāli, horizontāli ir nebūtu tāds... Un tas, ka viņš šūpojās, tas arī... Tas būs viņam noteikti kaut kāda vestelīte, lai viņi apseko, padomā, kas ir jāuzlabo. Pāvils noteikti jau uzreiz ir reaģēs, tas no Lep Energy. Pāvils, starp citu, ir uztaisījis tur vismaz kaut kādu Unijas 70. Viņu tur runājis, viņš ir sataisījis. Viņam bija 17-18 grādi jau dzīvoklis, tas jau labi. Bet vienalga, ka vajag tālāk kaut ko domāt. Es domāju, viņam piedāvāt līdzfinansējumu, tas ir apkuras sistēma. Viņi tagad, mēs uztaisām viņam karstu ūdeni, ja kas nepieciešams, tanī māja 70 un 70. Pēc tam kanalizācija, un tad iesniegsim pašvaldību līdzfinansējumu apkuras sistēmu, uztaisam projektu, lai viņi pēc tam pēc kādu gadu, pusotru, lai to problēmu vienkārši virzītu uz priekšu, lai viņi dabūtu to līdzfinansējumu, uztais vispār jaunu sistēmu. Un ir tāda vestela, kas ir vajadzīga apsekošana par radiatoriem, lai veikt kaut kādas arī defektācija, lai tur varbūt sašaurinājums, lai vienkārši būtu iemesls veikt to tehnisko apsekošanu, lai iesniegt dokumentāciju, piemēram, pašvaldību, ka tas ir nepieciešams, ir avarijas gadījums, ir tāda situācija, vienkārši aprakst, un tad viņi piešķirs, viņi ļoti ātri piešķirs tai mājai vienkārši līdzfinansējumu, līdz ar to viņi tiks diezgan, jo pirma, otra kapņu tai mājai ir tā ir švaki viņam, trešā, ceturtā vēl strādā. Es domāju, tā viņam palīdzēt. Un šeit arī, es domāju, pēc tam darbiem var to apkuras sistēmu arī domāt arī tāda paša sfēra. Vienalga, tas nav nekas nemaksā, ja? Tas ir iesniegt dokumentācija, labi, tur būs apsekošana. Projekts ir viens un tas pats, kas Unijas būs, ja? 70, var vienkārši divas adreses paņemt un ielikt līdzfinansējumu programmu un vienkārši sekot, un pēc kādu laiku, pēc pusotru gadu mēs varam tikt pie tiem apkuras sistēmu nomaiņiem. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka tā jāvirzās šeit. Tas ir mans piedāvājums, ka jūs tur skatāties uz to. Dzīvojamā māja var darīt, ko vēlas. Jā. Tas man liekas vislabākais. Un tālāk, posms, un līdz ar to apkuras sistēmu, ja ir viņi atjaunota, tad varbūt taupījums arī būtu. Tur jāskaitas, kā... Man priekšlikums jau aiziet līdz galam, tur kanalizācija, ja es gribēju parādīt jautājumu. To no ārpus var redzēt. Jūs jau varat iet uz renovāciju, ja gribat arī. Tā, šeit bija kaut kādus gadus, divus atpakaļ avārija, un reku mums šitā te daļa ir mainīta, kur var redzēt apakšā. Un izvilkt sārā, un tagad kaut kastīte, mistiskā kastīte. Un šeit no ārpuses visa zeme ir nosēdusies, un tā apmala, kas ir betonētā, viņa jau karājās gaisā. Tur ir, bet kā tādus jautājumus kārtot? Tā kā apmali atjaunos.
Nu, viņi vēl nav salūzusi, bet apakšā viss ir, zeme nosēdusies. Nu, var mēģināt aizpildīt ar gruntu. Un tas pats ir vēl nopietnāk ir šī pusē. Te mums ir kanalizācijas izvads, viņš bija bojāts, viņš ir no akas līdz mājai. Tas posms tika mainīts. Bet kas šeit joprojām notiek, man ir grūti spriest, kur te viss ir brūk iekšā. Apakšā ir kaut kāda savas. Vecās caurules, kur gāja. Nē, kur bija vecā caurule, bija šeit. Šurkolis tevis. Jā, un tā caurule bija plīsus. Es pats redzēju, kad ielaidu to robotiņu caur aku tajā caurulē. Tad pretī skrēja žurka. Viņu to... Tāpēc jau krīt. Jā, bet to cauruli ir... Bet tā caurule ir nomainīta. Kurā gadījumā jums jācīnās ar žurkām? Bet tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda noplūde. Jo, kā tad viņas tur pārtiek? Tā arī jābūt. Tas nav precizēts, bet ir jābūt noplūdē noteikti. Kanalizācijas, ja jums būtu kanalizācijas noplūde, jums kanalizācija nestrādāt un grunts būtu. Bet tur var redzēt, ārpusē viss sēžās. Tāpēc es pievērsu uzmanību no iekšpuses. Tas ir grunts varēs, tad viņš nav noblietots kārtīgi. Tas varēs arī, bet diezgan viņš apsēžas. Jā? Tā.